Es parādīšu, kā nenormāli ātri vienkārši jebkurš var uztaisīt pats savu spēli par Asteriksu, bet šitas strādā tikai ar Asteriksu. Spiedz start, run, raksti MS Paint, skaties, te var paņemt, ota jau ir paņemta. Paņem savu mīļāko krāsu, obligāti jābūt melnai, un uzzīmē Asteriksu. Asteriksam ir cepure ar tādiem spārniem uz galvas. Jāzīmē ļoti smuki un ārkārtīgi precīzi. Tad viņam ir uzacis, parastas acis, milzīgs deguns un ūsas. Un apakšā uzreiz nāk zods. Te viņam ir bize. Bize zīmējam obligāti šādi. Savādāk nedrīkst. Un šī būs Mortal Kombat tipa spēle. Tu zīmē Asteriks roku ar dūri galā. Viņš dūri ir sažņaudzis. Un tālāk tu vari uzzīmēt kaut kādu ķermeni, bet daudz nevajag, jo te ir ierobežot izšķirtspēju šai programmai. Un tad tu uzzīmē, piemēram, slikto, kas mūsu gadījumā būs ar spārniem apveltīta lidojoša sēna. Tas ir tā kā pirmais boss, un tad tu pašu sēni noteikti vajag iekrāsot kādā krāsā. Labi, var sēni nekrāsot. Tad šis moments ir svarīgs. Mēs ņemam to select tādu, mēs iezīmējam Asteriksu precīzi, un tad skaties. Ir tipa kombats. Var arī izvēlēties, ja grib tā precīzāk, tikai to roku, un tad skaties, kā viņš var. Un tad, ja tu paņem, te var pagriezt. Var uztaisīt super kombo.